Mēs esam uzsākuši jaunu sprediku ciklu, izmantojot Daniela Napera domas no grāmatas Dvēseles čukstētājs, Soul Whisperer. 5. Mūzes grāmatas 6. nodaļā no 4. līdz 9. pantam ir rakstīts: Klausies, Izraēl, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī, un atgādini tos saviem bērniem un runā tos, sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un sien tos kā zīme uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres, un raksti tos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem. Šos vārdus sauc Šemma. Šo skaitīja 2 reizes dienā templī. Daudzi ebreji šo skaita 3 reizes dienā, no rīta, vakarā un pirms gulētiešanas. Izraels zināja, ka kungs izvēlējās viņu kā tautu, ka viņam ir pienākums būt lojālam kungam. Šema viņam to pastāvīgi atgādināja. Kungs bija izvēlējies īpašas attiecības ar Izraēlu. Dievs to darīja, lai svētītu visas tautas, proti caur ebreju Jēzu Kristu. Latvija tiek aicināta uz šo svētību. Kungs izvēlējās tautu mazu, neizdevīgā stāvoklī ar trūkumiem, lai šai tautai un caur šo tautu pārējām tautām uzdāvinātu pestīšanu un atklātu realitātes aspektus, ko cilvēce nespētu citādi saprast. Patiesību par sevi Dievs pakāpeniski atklāja, pacietīgi, lai cilvēki varētu saprast Dievu un garīgo pasauli. Izraēla pravieši atgādināja Izraēlam, ka Izraēla ieskats kungā un vislabākajā dzīvesveidā tiks nodots pārējām tautām. Piemēram, šī patiesība ir attēlota kā liels brīvprātīgs svētceļojums uz Jeruzalemi, lai pielūgtu kungu un mācītos viņa vārdu. Napjers raksta, citreiz tas tika iztēlots kā Izraēla ķēniņa īstenotās tautu militārās un politiskās pakļaušanas sekas. Dieva plāns bija, lai Izraēla ceļojums ar viņu pārveidotu pasauli. Izraēls bija acu liecinieks Dieva darbībai un raksturam. Šo liecību var iepazīt grāmatā, ko sauc Vecā derība. Napjers izmanto jēdzienu meta divine realm, tas ir meta dievišķā valstība vai meta dievišķā sfēra. Tā būtu sfēra virs vai aiz Dieva. Sfēra, kam ne tikai cilvēki, bet arī it kā dievi ir pakļauti pagānismā. Pagānismā tāda sfēra eksistē. Piemēram, visvarenākais grieķu dievs Zeus ir pakļauts liktenim, ir bezspēcīgs to mainīt. Dzīvība un nāve ceļās no šīs sfēras, ko dievi nekontrolē. Pagānu pasaulē mēs sastopam ne tikai cilvēkus, kas izmanto magiju, lai censtos kontrolēt meta dievišķo sfēru, bet arī dievus, kas līdzīgi rīkojas, jo arī viņi šai sfērai pakļauti.
Runājot par garīgās sfēras vienotību, grieķu un romiešu intelektuāļi runāja par šo metadieviško sfēru. Platonam formas ir aiz dieviem, dievi saņem mūžību skatoties uz tām. Indiešu brahmans ir svētais spēks, kas piepilda un vieno visas lietas, tātad ir aiz dieviem. Taču Bībelē neeksistē šī sfēra attiecībā uz Dievu. Nav tādas iespējas, nav tādas vajadzības. Kaut gan Dievs ir vienmēr uzticīgs savam vārdam Bībelē, cilvēks nevar kontrolēt Bībeles Dievu ne ar vārdu, ne ar ticību. Nav nekā virs vai aiz Bībeles Dieva, Jahvei, tas ir Kunga, dziļa eksistence, dziļš spēks, dziļa moralitāte, dziļa cēlonība, tas viss ir saistīts ar Kungu. Nav nekā aiz vai virs Kunga. Kādu eksistenci Kungs bauda? Kas viņš par būtni? Kunga eksistence ir bez nosacījumiem. Jahvei nav atkarīgs no kaut kā. Mozus nogalinājies Ēģiptieti, aizbēg no Ēģiptes un nokļūst Midijāna zemē, kur viņš aprecas un kļūst par ganu. Paiet 40 gadi kopš Mozus aizbēgšanas no Ēģiptes. 2. Mūzu grāmatas 3. nodaļas 1. un 2. pantā ir rakstīts: Mozus ganīja Jetrus, sava sievas tēva Midijāna priestera avis. Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ēršķu krūma, un viņš skatījās un redzi, ēršķu krūms dega ugunīs, bet nesadega. Kungs atklās sevi Mozum vārdos, bet arī simboliskā attēlā, ugunī krūmā, kas netiek uguns aprīts. Vai uguns parasti sadedzina krūmu? Jā, uguns spēj nodedzināt krūmu. Uguns dzīvo no it kā ēd skābekli un degošo materiālu, taču šī uguns nav atkarīga no krūma, lai saņemtu enerģiju. Šī enerģija nav atkarīga no kaut kā šajā pasaulē. 2. Mūzu grāmatas 3. nodaļā no 3. līdz 6. pantam ir rakstīts: Tad Mozus sacīja: Es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ēršķu krūms nesadeg. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot un sauca tam no krūma un sacīja: Mozu, Mozu! Mozu sacīja: Te es esmu. Un tas kungs sacīja: Nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja: Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. 2. Mūzu grāmatas 3. nodaļā no 7. līdz 12. pantam ir rakstīts: Un tas kungs sacīja: Vērodams esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē, viņas brēkšanu par tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Un redzi, Izraēla bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem ēģiptieši viņus apspiež. Tagad ej,
es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu Izraēla bērnus no Ēģiptes. Tad Mūzes sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izrēlieši no Ēģiptes? Un Dievs sacīja: es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes. Jūs kalposit Dievam šinī kalnā. Liels uzdevums, taču vēl lielāks Dievs. Vai tev ir lielas lietas, kas darāmas tavā dzīvē? Vēl lielāks ir Dievs. 2. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 13. pantā ir rakstīts: bet Mūzes sacīja uz Dievu: redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, tad tie jautās, kā viņu sauc. Ko tad lai es viņiem saku? Pagānu pasaulē Dieva vārdā bija kaut kas no Dieva. Ja pagāns zināja kāda Dieva vārdu, tad pagānam pēc idejas bija kaut kāda vara pār to Dievu. Šis vārda spēks pieder pie meta dievišķās sfēras. Tātad pagānu pasaulē uzrunāja dievus ar litānijām, ar daudziem nosaukumiem, vārdiem. Cilvēki vēlējās panākt, lai dievi uzklausītu viņus un pakalpotu viņiem. Iespējams, Mūzes lūdz garantiju. Doma būtu, ja Mūzes zinātu Dieva vārdu, tad veiksme būtu vairāk garantēta. Mūzes varētu likt Dievam parādīties, iesaistīties, rīkoties. 2. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 14. pantā ir rakstīts: Dievs sacīja uz Mūzu: es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja: tā tev jārunā ar Izraēla bērniem: es esmu, tas mani sūtījis pie jums. Dievs Mūzum sniedz vārdu, kas neizklausās pēc vārda. Es esmu. Ko tas nozīmē? Es esmu, kas es esmu. Tikai Dievs to var teikt, jo viņa eksistence nav atkarīga ne no kā cita. Viņš eksistē, jo viņš eksistē. Viņš nevar neeksistēt. Kungs nav atkarīgs vai pakļauts kaut kādai meta dievišķajai sfērai. Kungs ar nolūku to atklāja Mūzum. Kungs iedod Mūzum it kā bīstamu uzdevumu. Kungs nav nežēlīgs sūtot Mūzu. Mūzam jāzina, ka viņš var pilnīgi paļauties uz Kungu. Kungs nav nežēlīgs pret tevi. Tev ir jāzina, ka tu vari pilnīgi paļauties uz viņu. Kā tev šķiet, tu to iemācīsies? Šķiet, Mūzu saka: dod man garantiju, ka tad, kad es piesaukšu tavu vārdu, tu būsi klāt. Kungs atbild, ka viņš nav atkarīgs ne no kā. Kungs it kā saka: nav pogas, ko spiest, lai piespiestu mani darīt kaut ko. Ar mani nevar manipulēt. Mani nevar piespiest. Es esmu tava garantija. Tātad Kungs uzrunā Mūzu no uguns, kas nav atkarīgs no krūma. Kungs arī atklāja Mūzum, ka viņš nav atkarīgs ne no kā. Vārdi sakrīt ar attēlu. Vai tie arī sakrīt ar tavu ticību? 2. Mūzes grāmatas 3. nodaļas 15. un 16. pantā ir rakstīts: un Dievs vēl sacīja uz Mūzu: tā tu saki Izraēla bērniem: tas Kungs jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs mani ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds mūžīgi. To atcerieties
uz audžu audzēm. Ej un sapulcini Izraēla vecājus un saki viņiem, tas kungs jūsu tēvu Dievs ir man parādījies, Ābrahāma, Izāka un Jēkaba Dievs, sacīdams, vērodams, es vēroju jūs un to, ko viņi jums darījuši Ēģiptē. Ar kungu nevar manipulēt, taču tas nav vajadzīgs. Kungs ir labs, kungs ir apsolījis Ābrahāmam, Izākam un Jēkabam. Kungs uzklausīs, kungam var uzticēties, kungam interesē savas tautas liktenis. No Izraēla nāks pasaules arī Latvijas pestīšana, Jēzus Kristus. It kā kungs teiktu, jums nav varas pār mani, jums tā nav vajadzīga. Mana daba, raksturs un apsolījumi nodrošinās, ka es būšu klāt. Tas ir labāk par pogu, ko jūs varētu spiest. Pogas spēj saplīst. Mana daba, raksturs un apsolījumi nesaplīst. Jūs varat uzticēties. Šī kunga vienreizība iet Izraēla atziņā, taču tur ir arī vēsts par Izraēla iezīmību, atšķirīgumu. Kristiešu laikmetā, šajā pēdējā laikmetā, ir vēsts par kunga baznīcas iezīmību, atšķirīgumu. Tagad kunga tauta ir viņa baznīca. Izraēla eksistences jēga bija sniegt liecību par vienīgo Dievu, kura eksistence un spēks ir pilnīgi neatkarīgs ne no kā. Dievs izvēlējās tautu ar trūkumiem. Citas tautas varēja redzēt Dieva varenos darbus uz šī fona. Vai tev ir trūkumi? Kristus baznīcas eksistences jēga ir sniegt liecību par vienīgo Dievu, kura eksistence un spēks ir pilnīgi neatkarīgs ne no kā. Lasīsim to, ko kungs saka par Izraēlu, Jesejas grāmatas 43. nodaļā no 8. līdz 13. pantam. Lai ierodas un sanāk kopā tauta, kas ir akla, kaut gan tā ir acis, un kas ir kurla, kaut gan tā ir ausis, visas ciltis un visas tautas ir sapulcējušās, kas viņu starpā var to pasludināt vai likt uzklausīt agrākos pavēstījumus, lai viņi atved savus lieciniekus, kas to pastiprina, ka tie to dzird, un lai viņi saka, tas ir taisnība. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. To es jums pasludināju un arī jums palīdzēju. To es jums teicu, kad jums sveša dieva vēl nebija. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un vienīgi es esmu Dievs. Arī turpmāk es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no manas rokas. Kad es gribu ko darīt, kas to var traucēt? Jūs esat mani liecinieki. Izrēlam bija jābūt kunga lieciniekam citām tautām. Izrēls nebija uzdevuma augstumos. Izrēlam bija iespēja būt derībā ar kungu, uzticēties kungam un liecināt par kungu. Kad es gribu ko darīt, kas to var traucēt? Nekas cits nelīdzinās kungam. Kungs nav atkarīgs ne no kā cita. Viņa darbība pasaulē ir unikāla. Kā tas bija skaidri redzams trimdas periodā, kungam, lai rūpētos par savu tautu, nebija vajadzīgs ne templis, ne priesteri,
ne ķēniņš, ne mirstīga armija. Daudzus gadsimtus iepriekš, Sogju grāmatas 7. nodaļā, kungs liek Gideonam samazināt armiju, kas cīnīsies pret Midiānu. Sogju grāmatas 7. nodaļas 2. pantā ir rakstīts, un tas kungs sacīja Gideonam, pie tevis ir pārāk daudz karotāju, lai es varētu nodot Midiānu viņu rokā, un lai Izraels nevarētu manā priekšā dižoties sacīdams, es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu. Vēl agrāk, 1. Mūzu grāmatas 14. nodaļā, Ābrahāms atsakās ņemt mantību no Sodomas ķēniņa. 1. Mūzu grāmatas 14. nodaļā no 22. līdz 24. pantam ir rakstīts, tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam, dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. Un Ābrahāms sacīja Sodomas ķēniņam, es paceļu savu roku uz to kungu, visu augsto dievu, kam pieder debesis un zeme, nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu, nec citu, ko es neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu, es esmu Ābrāmu darījis bagātu. Tikai to, ko šie jaunekļi ir patērējuši, un to vīru daļu, kas nākuši ar mani, Aners, Eškols un Mamre, lai ņem savu daļu. Ābrahāma un viņa tautas eksistence liecina par spēka avotu, kas nav citādāk izskaidrojams kā brīnums. Jēzus Kristus baznīcas eksistence liecina par spēka avotu, kas nav citādāk izskaidrojams kā brīnums. Mēs, kristieši, visi caur ticību esam Ābrahāma bērni. Nav cits vārds visumā līdzīgs kunga vārdam. Šī patiesība ir Jēzus mācības centrā, lai šī patiesība ir arī mūsu dzīves centrā. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.